Beethovenam ir izvietota šī ekspozīcija, tiek atjaunota, tagad tur vairāk bija par Misas Solemnis un arī par 9. simfonijas, šo kontekstu. Un tas man arī liekas tāds ļoti jauks moments, kad cilvēki tā, tiek iekļauti tajās zināšanās. Viņiem netiek tā uzbāzīgi, jo, tiksim, konferences tas ir ļoti specifiski. Bet, tā... Kādā tērpā mēs esam, un tas, protams, pārnestā nozīmē, jāsaprot garīgi. Kaitējumu nekā pats alkohols vai narkotikas. Tā ir tiešām grandioza tēma, kuras līdzsvars vislaiku tiek meklēts, ir bijušas acīm redzamas kļūdas, savulaik ASV valdība ar totālu aizliegumu būtībā radīja mafiju, radot mafijā milzīgu. Un tas man liekas, ka mēs tajā brīdī visi kļuvām mazliet līdzīgāki Beethovenam, saprotot, kā ir. Nodoklis tā, ka mums tomēr vairāk cilvēku piedalītos tajā kopējā labuma ražošanā un viss. Vajadzētu, lai cilvēki drusku vairāk saprot vispār kaut kāds ekonomikas pamats un kaut kāds variants. Kur pēc jūsu domām varētu būt tā platforma, kur apspriest tāds jautājums, vai tā nevarētu būt universitāte un ar savām tagad jaunām telpu iespējām un visu, un studenti vairāk apspriest?